Sāka mūsu šī gada, 2025. gada 19. jūnija Saeimas kārtējo sēdi. Saeimas prezidijs ierosina Juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu Latvijas dievturu sadraudzes likums nodot Juridiskai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta Latvijas dievturu sadraudzes likums nodošanu Juridiskai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 6 atturas nav. Likumprojekts komisijai nodots. Un šodien likumprojektu darba kārtības sadaļā, kā noslēdzošais, ir likumprojekts Latvijas dievturu sadraudzes likums. Izskatām to pirmajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Kalniņa. Kolēģi, turpinam darbu un šobrīd skatām likumprojektu Latvijas dievturu sadraudzes likums. Šis likuma projekts ir izstrādāts pamatojoties uz 2023. gada 7. septembrī Saeimas pieņemtajiem grozījumiem civillikuma 51. pantā, kas paredz tiesības noslēgt laulību arī pie dievturu konfesijas garīdznieka, kuram ir konfesijas vadītāja atļauja. Tajā pašā laikā tika noteikts, ka šīs tiesības stājas spēkā vienlaikus ar atsevišķu likumu par savstarpējo attiecību noregulēšanu starp valsti un dievturu reliģisko organizāciju. To paredz likums par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada civillikuma, ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Līdz ar to šodien skatāmais likumprojekts Latvijas dievturu sadraudzes likums Juridiskajā komisijā ir izstrādāts, lai sasniegtu šo mērķi, lai noregulētu valsts un Latvijas dievturu sadraudzes attiecības, nodrošinot sadraudzes garīdzniekiem civillikumā piešķirtās tiesības noslēgt laulības ar juridisko spēku, kā arī noregulētu citus valsts un sadraudzes sadarbības jautājumus. Juridiskā komisija atbalstīs šī likumprojekta izskatīšanu pirmajā lasījumā. Paldies. Uzsākam debatas un vārds deputātam Jānim Grasbergam. 7. un 8. pants runā par tādām pašām tiesībām arī darboties šajā kapelāna dienestā, un man šķiet, ka tas nav līdz galam pareizi. Tāpēc es atturēšos šajā balsojumā, un es gribēju arī pamatot, kāpēc. Paldies. Paldies. Debatas slēdzu. Komisijas vārdā. Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Latvijas dievturu sadraudzes likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 5, atturas 5. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. 18. jūlijas ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš. 18. jūlijas. Paldies, deputāti piekrīt. Paldies. Paldies. Lai top vēlu mums ražīgu vasaru. Daudzi darbi ir izdarāmi gan valdībai, gan šeit Saeimā vasaras laikā. Tādēļ, lai tā tiešām ir ražīga. Un noslēgumā līgo. Vēl visiem skaisti un skaņi nolīgot, nosvinēt Jāņus. Un, lai mūsu tautas tradīcijas atjauno spēkus, dod spēkus, iedvesmu un gudrību. Tas patiešām mums visiem ir vajadzīgs. Un tagad lūdzu zvanu. Paldies! Saeimas šā gada 19. jūnija sēdi un līdz ar to pavasara sesiju pasludinu par slēgtu.